Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Šodien Tavs Auto TV absolūts jaunums. Modelis, kurš līdz šim nav bijis atrodams Audi produktu paletē. Visi esam dzirdējuši par Q2, Q3, arī Q4, Q5, protams, Q7 un Q8, bet šis ir Audi Q6 e-tron. Viens no Q modeļu saimes, kuram iekšzemes auto pasaulē nav analoga. Mūsu viesis šodien ir SEB līzinga valdes priekšsēdētājs Renārs Fīksna. Viņam ir 20 gadu pieredze SEB bankā un līzingu pakalpojumu sniegšanā, bet SEB līzingu viņš vada jau vairāk nekā 2 gadus un lieliski pārzina klientu izvēles no Latvijas autoparkā pieejamā. Bez tam Renārs šogad bijis arī Latvijas e-auto konkursa žūrijas biedrs. Ikvienam cilvēkam, kas pirmkārtām nav braucis vai piedzīvojis elektroauto, es ikvienam saku, to vajag izprovēt, lai vispār tu runātu. Tas nav īstenībā tikai par auto. Tas ir kā par ikvienu kaut kādu lietu procesu un tā tālāk. Mums jau Latvijā kopumā sabiedrībā ir, ja tā var teikt, pēdiņās ļoti gudrā visos jautājumos. Liela daļa no tiem cilvēkiem, kas met ar tomātiem vai ir ļoti kardināli savos viedokļos savu mūžu, nav nebraukuši ar elektroauto, nav visdrīzākais iedziļinājušies šajā jautājumā, bet ir kaut ko ļoti virspusē vai kādu vienu stāstu gadījumu izrauž no konteksta un tad ap to arī runā un spēlē to savu dziesmu. Q6 e-tron droši var saukt par tehniski modernāko auto, kas šobrīd pieejams Audi un visas Volkswagen grupas produktu klāstā. Tas ir būvēts uz jaunās Premium Electric platformas, kur Audi izstrādājas sadarbībā ar Porsche. Šī platforma ļauj izmantot modernākas bateriju un uzlādes tehnoloģijas, un tādējādi šis auto ar vienu uzlādi spēj veikt līdz pat 625 km garas distances. Savukārt uzlāde no 20 līdz 80% aizņem vien 21 minūti. Ja tu nejūti mašīnu un principā vienkārši skaties uz ceļu, tad, manuprāt, tas ir tāds ļoti labs kvalitātes un komforta rādītājs. Tā braukšana ir ļoti, ļoti komfortabla un Audi ir kvalitāte. Un tas ir viens no tiem pamat zīmoliem, kas gan vēsturiski, gan arī tagad jau laikam gribētos teikt, ka turpina noturēt to kvalitāti. Un droši vien, kas vēl ir jāskatās, kas nav īsti aizsēdējies, varbūt kaut kādos savos vēsturiskajos modeļos, bet cenšas iet līdzi laikam. Šī auto sirds, ja tā var teikt, ir jaunizstrādātā 100 kWh 800 V litija-jonu baterija, kas novietota zem auto grīdas. Pateicoties 800 V tehnoloģijai, šis auto var lepoties ar īpaši ātru uzlādi. Maksimālā jauda, ko šis auto spēj uzņemt, ir iespaidīgi 270 kW. Tomēr tas nav vienīgais 800 V arhitektūras ieguvums. Augstāks spriegums arī nozīmē, ka šī auto konstrukcijā var izmantot tievākus kabeļus, akumulātoru un elektromotoru savienošanai, kas ietaupa uzstādīšanas vietu, svaru un, protams, izdevmateriālus. Arī Q6 e-tron elektromotori ir izstrādāti no jauna. Tie ir daudz kompaktāki. Tiem nepieciešams par aptuveni 30% mazāk uzstādīšanas vietas un arī vieglāki. Jaunais dizains ļāvis samazināt kopējo svaru par aptuveni 20%. Protams, ik viena automašīna, lai vispār saprast, kas viņā ir iekšā, ir jāpavada krietni ilgs laiks, bet no pirmā acu uzmetiena viennozīmīgi te ir visdrīzākais viss tas, ko var nojaust, un vēl droši vien daudz kas tam līdzīgs, ko pat nenojaušu. Nopietni? Šis ir Audi? Tas ir izmainījies līdz nepazīšanai. Skat, izliektais digitālais panelis un vēl papildu displejs pasažierim. Protams, tādi dizaina elementi kā stūre un ātrumpārslēgas vīrus šķiet jau pazīstami, bet kopaina patiešām ir iespaidīga. Lai šis auto pilnvērtīgi spētu funkcionēt, tā elektriskās arhitektūras pamatā ir izmantoti 5 augstas veiktspējas datori, kas aptver visas automašīnas funkcijas, no piedziņas līdz paliksistēmām.
un līdz izklaides funkcijām. Runājot par jaudu un dinamiku, Q6 e-tron Latvijā šobrīd pieejams divās versijās – Performance un Quattro. Pirmajā no tām ir viens 220 kW jaudīgs elektromotors, kas nodrošina klasisko riteņu piedziņu. Quattro versija, kā jaunojaušams, ir 4x4, un tāds ir arī mūsu šodienas testa auto. Šajā versijā priekšējās asas riteņus darbina papildu motors. Kopējā sistēmas jauda 285 kW, kas ir ļoti tuvu 400 dzirkspēkiem. Un, ja ar to nepietiek, varat izvēlēties 360 kW jaudīgo SQ6 e-tron, kas pēc sasniegt 100 km/h nieka 4,3 sekundēs. Elektroauto ir, manuprāt, tieši jaudas un visu emociju ziņā. Ja vien nepietrūkst skaņā, rūkšana un tā tālāk, tad krietni laba alternatīva vai droši vien lielā daļā vienkārši krietni labāka alternatīva nekā iekšzemes auto. Tehniskā inovācija šajā auto neaprobežojas tikai ar kilovatiem un uzlādes ātrumu. Kaut te paskatieties uz šiem lukturiem. To dizains skaidri norāda, ka tie ir ārkārtīgi jaudīgi un efektīvi. Papildus drošībai, ko nodrošina kvalitatīvas apgaismas sistēmas tumsā, šiem lukturiem ir vēl viena unikāla funkcija – digitālais gaismas paraksts. Matrix LED priekšējie lukturi un digitālie OLED aizmugurējie lukturi piedāvā 8 digitālos gaismas parakstus, kā standarta aprīkojumu, ļaujot pielāgot Q6 e-tron pēc personīgajām vēlmēm. Audi ir un paliek Audi. Ir lielā daļa sabiedrības, kam Audi varētu būt sapnis, un ja man būtu iespēja ar šādu Audi pārvietoties, es galīgi neatteiktos, un arī, ja nemaldos, tad tieši konkrēti šim Audi arī ir tā baterijas ietilpība tāda, kur Latvijas mērogā ļoti nebūtu jāsatraucās par nokļūšanu no punkta A uz punktu B. Šo stāstu par jauno Audi Q6 e-tronu varētu turpināt vēl ilgi, jo šī auto konstrukcijā patiešām ir iespējams atrast ļoti daudz jaunu un interesantu risinājumu, kurus visus vieno viens mērķis – padarīt braucienu ar šo auto pēc iespējas neaizmirstamāku. Tomēr šoreiz mums ir jāteic atā. Un tiksimies nākamajā reizē Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.